Labdien, sporta draugi! Ir noslēdzies kārtējais Garkalnes Warrior kauss, 10. pēc kārtas jubilejas. Viens no lielākajiem laikam pasākumiem šogad laikā, jo piedalījās 370 dalībnieki no 13 pasaules valstīm. Tā kā priekš šī turnīra tas ir ļoti nozīmīgi, svarīgi un reizē arī ļoti forši, vienkārši sakot. Saprotams, ka tāds dalībnieku skaits un pirmo reizi mēs to organizējam 3 dienu garumā, bija diezgan smagi. Jāsaka atklāti, ļoti grūti un arī, kā teikt, daba māte arī pacentās, lai mums šis turnīrs paliktu uz ilgu laiku atmiņā. Ir sevišķi piekdienas diena, šausmīgais lietus un sacensības tika pārtraukts, bet nekas, spēlētāji to saprat un viss kārtībā. Otra diena arī iesākās ne ar to labāko, elektrības trūkums, viss pārējais sacensības nedaudz aizkavējās dēļ tā, bet, kā teikt, organizatori visu atrisināja, viss notika un, teiksim, šīs sacensības tika novadīts līdz galam un es atkārtošos vēlreiz, ka 10. jubilejas turnīrs ir, es domāju, visiem šiem spēlētājiem paliks ilgā atmiņā, gan sportiskajā ziņā, gan arī ar maziem pārsteigumiem. 8 years ago I met Edgars at the European Championships. I was a referee and he was a player. And since then I knew about this tournament, but we couldn't come because it was always in the same date as our tournament, our biggest tournament in Slovakia. So I couldn't come. And this year, because you moved the date earlier, so finally we were able to come. The level it's more high. It's a very good player and very good games. It's so interesting. En fait, donc moi je m'appelle Tanguy Penin, je suis influenceur de pétanque, donc je voyage dans le monde entier pour découvrir la pétanque. Et j'ai eu l'occasion l'année dernière, en 2022, de participer au tournoi de Dudelange au Luxembourg. Donc il y avait l'équipe nationale de Lettonie. Et donc on en avait discuté, j'ai vu l'affiche sur Facebook et je me suis dit que j'allais y participer. Et donc je suis vraiment heureux d'avoir participé. J'ai eu l'occasion de gagner le triplette hier au bout d'une lutte acharnée. Et donc vraiment très content d'avoir pu jouer et gagner en espérant conserver le titre l'année prochaine. I like this tournament. It's organization so magnifique. I like to be here for the 10th Cup of Warrior. And it's ambiance incredible. The players incredible and the game is magnifique. I like it very much because the terrains are very difficult and the players are very good. And I heard that this is the biggest and the most difficult tournament in this area. And we are very happy that this year we could come here. Es ceru, ka mēs tiksimies nākošajā.